Pētījuma galvenais mērķis ir izstrādāt nacionālā līmenī inovatīvas mežsaimniecībai paredzēts produktus koku stumbru, pumpuru un sakņu aizsardzībai pret dzīvnieku apkodumiem, rodot pielietojumu aitkopības, vilnas pārstrādes blakus produktiem un dzīves ražošanas atkritumiem, maz apstrādātai aitas vilnai. Tādējādi, samazinot alternatīvo ārvalstu aizsarglīdzekļu garās piegādes ķēdes un iekļaujoties aprites ekonomikā. Mēs izmantojam arī to resursu, kas mums ir vēl citos pētījumu projektos, piemēram, tādu lietu kā aitu vilnu, kur esam likuši gan stādiņam apakšā, gan virs stādiņa, gan arī tādu lietu kā kokšķiedra, kur vēl tikko kā iestādīties tādi gaida, kad viņi nomulčais. Esam stādījuši kokus dažādos attālumos, lai nākotnē redzētu, kurš tad ir tas optimālais, un arī, lai mums būtu tāds skaists demonstrācijas poligons, kurā vietā mēs varam ieraudzīt, cik ļoti stādīšanas attālums ietekmē koku tālāko attīstību. Šeit ir koki, bērzi, melnākšņi un priedes un eglis, kuri ir mulčēti ar baltu un ar melnu aitas vilnu. Tātad baltā vilniņa atstaro saulīti, melnā piesaista, vilna piesaista ūdeni, vilna notur uz vietas smilti, un mums netiek ar vēja eroziju atsekts kakls sakņu. Tā vilna, kas ir apakšā savukārt, viņa koku baro, kā arī mēs domājam, ka tā aitas vilna kā kaut kas tāds nedabisks, ka viņš palīdzēs cīnīties ar visādiem mošķiem, kur tu gribētu te atnākt apēst koku saknes, jo normāli dabā pie koku saknēm vilnas nav. Pētījuma laikā izstrādā un testē divus aizsarglīdzekļu prototipus no aitas vilnas, kur viens ir granulveida un paredzēts sakņu aizsardzībai, grauzēju atbaidīšanai, bet otrs ir maz apstrādāts jēldzijas pīnas jostas veida, kas ir paredzēts koku stumbru un dzinumu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvniekiem. Vilna tiek testēta arī kā augsnes sedzēja materiāls. Pirmie rezultāti ir ļoti daudzsološi.